Labdien! Mani joprojām sauc Olga Zeltiņa, un es esmu kopā ar jums raidījumā Starp mums meistariem runājot. Pirmām kārtām gribu pateikt jums visiem paldies par fantastisko laiku, ko jūs sagādājat man, kad es biju pie jums ciemos meistardienās pa visu Latviju. Dažiem, kuri varbūt nebija, rodās jautājums, ko tad es tur daru un ko vispār es daru? Tūlīt es jums paskaidrošu. Tad, kad ģimenē piedzimst bērniņš, viņiem vajadzīga māmiņa un tētiņš, kas viņu audzina, baro un tā tālāk. Tieši tāpatās, kad manikīra meistars pabeidz kursus, viņiem vajadzīgs kāds, kas viņu atbalsta, kas uzmundrina, kas pasaka, kas labs un kas slikts. Dažiem ir paveicies, un viņiem tiešām ir tādi skolotāji, bet dažiem nav paveicies. Un tāpēc es pieteicos būt par māmiņu visiem, kuram tāda ir vajadzīga. Tas īsumā mans stāsts. Bet, kā es jums jau solīju, nākamo turi ar nākamo bezmaksas meistaru dienu es braucu pie jums ciemos atkal oktobrī. Un tas būs 7 pilsētas – Valmiera, Ventspils, Liepāja, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne, Rīga. Tātad, ko mēs darīsim šajā reizē? Es jūs iemācīšu strādāt mazāk, bet pelnīt vairāk, strādāt ar tiem klientiem, ar kuriem citi meistari neielaižās strādāt, pacelt savu meistaritāti gan savās acīs, gan jūsu klientu acīs. Kā taisīt skaistus premium nagus, mēs izskatīsim vairākus franču manikīra veidus un izpildījuma tehnikas. Un pie dizaina būs tieši konkrēti darbiņi, kurus jūs varēsiet redzēt, kā viņus īstenot uz jūsu klientu nadziņu. Lai iepriecinātu pašus izsmalcinātākus klientus, kā palielināt savu klientu loku, un, protams, es atkal un atkal jums rādīšu un stāstīšu par kviku. Kas tas ir par gēlu, kurš iemantojas tik nereālu popularitāti un ir atzīts par produktu numur 1. Tas ir Kvik gēls, ko jūs ar savām acīm un ar savām rokām varēsiet gan redzēt, gan taustīt, ko dara šīs unikāls produkts. Tas viss būs meistardienu tūrē pa Latviju. Tas laikam pagaidām viss. Turpinu strādāt pie nākamiem raidījumiem, gaidu jūsu jautājumus un gaidu jūsu ieteikumus. Līdz tikšanai oktobrī!